Slavenību taksis. Sarunu šovs uz riteņiem pilsētas ielās. Sadarbībā ar Bolt, BYD Latvija un BTA apdrošināšanu. Kas te? Šajā slavenību takša epizodē taksometra vadītāja lomā iejutīsies improvizators, radio un TV šovu vadītājs, mūziķis un vienkārši patiesi sirsnīgs cilvēks Nauris Brikmanis. Naura vārds uz Latvijas šovbiznesa skatuves komentārus neprasa. Čau. Katru darba dienas rītu viņš modina un pavada cilvēkus darba gaitās no Radio SVH studijas kopā ar komiķi Sandu Dejus. Kopā ar grupu Dziļi Violets viņš uzstājas uz lielākajām Latvijas skatuvēm, uzvarējis šovā izklausies redzēts, kā arī svētku laikā ir sastopams uz slavenās kabarē skatuves īpašā tēlā. Cik bieži tu izmanto takšu pakalpojumus? Bieži, ļoti bieži. Ne katru dienu, bet mana darba specifikas dēļ kādreiz arī, kad es dzīvoju ārpus Rīgas, arī ļoti bieži braucu tā, kad stundu vienā virzienā. Ar taksi? Ar taksi, jā. Tu esi labs klients. Man ir 5 zvaigznes. Jā, tev 5 zvaigznes. Man teikt ir 4,9. Es nezinu, kāpēc. Tad tu esi nobraucis kaut kur ārā. 4,99. Nu kādam es varbūt kaut nezinu. Es nezinu, kas varēja nepatikt. Šajā epizodē Naurim tiks mests izaicinājums kļūt par taksometra vadītāju un izklaidēt nejauši satiktos pasažierus. Tu esi gatavs? Enerģijas līmenis viņam kā vienmēr ir augstāk par visiem citiem. Laikam nevar sagaidīt. Jo tu esi filmējis slavenību Taksometru gan viens, gan divi, bet es biju policists. Es neesmu bijis taksā. Tev novēlu šodien nesatikt viņus. Šis būs tavs darba instruments. Build your dreams. BYD. Mīksts būs, labi? Viņš bruģi supermīksts. Labi. Mēs laižam ielās, slavenību taksis laižās. Esam gatavi sākt. Celebrity Cab, mēs uzreiz esam mūsu sadaļa iekšā. Tu esi tā kā viens no priority. Uzreiz redzē? Labi. Tūlīt mūs kāds arī izsauks. Trakākais takšs stāsts pašam. Mums bija tāda tūre par lielajiem olimpiskajiem centriem. Mēs spēlējām visu okartu skatu. Mēs bijām ar grupu 0. Un tas ir Liepājā. Un tad ir, protams, tas after parties. Rītīgi lielā trakā balva. Jā. Un tā balva. Un tagad pēkšņi kaut kam ir jābrauc pakaļ. Kaut kam es saku, es varu. Un es braucu, un es esmu bišķi sasvinējies. Braucu kopā ar to taksi kaut kā džau. Un pēkšņi satopamies, ka mēs esam karostā. Un tas džeks, kas bija ar mums kopā, tai mašīna izkāpja ārā. Tas baigi, tāds traks, tas rajons, kā karostā tur pie tā mājām. Jā. Un es visu laiku tam taksam saku, veicīt, klausies, braucam prom, veicīt, laižam. Un ja tiešām tur aizsaka, jā, veicīt, laižam prom. Aizbraucam prom, un es izcēju, ka runājas veicīt, klausies, un tagad runāja veicīt. Un vienā brīdī pagriežās taksis, taksometru vadītāji. Viņi tā, jūs varat lūdzu beigt mani saukt par veicīt, es esmu sievietes tā, sorry, veicīt. Un vēl turpin, un tad mēs piebraucam tagad apakaļ tas bija pie Fonteina, piebraucam, un es saprotu, man jau maka, man nekā nav līdzi, nekāds maks, nekā nav. Un tā, jums jāmaksā tas te, tik un tik saka, sorry, veicīt, man nav naudas. Neko, es gāju iekšā, es satiku pazīstamos, jo tur bija viss tas after parties, tur notika tā kā tā pēcbalīt, un tad viss arī samaksāja. Mums prasa, Kur jābrauc? Viņš zina, ka mēs braucam pakaļ. Aleksandram. Redzēs, viņš tev atpazīst. Tu vispār atpazīst bieži uz ielas? Visur atpazīst? Es zinu, es jau nevaru saprast. Bet man šķiet, ka tā baigi nē. Kaut kad jā, kaut kad nē. Nevajadzētu tev aicināt uz slavenību. Jā. Tas nav zināms džeks. Viņš man liekas nezinu, uz ko viņš raksta. Sveicēt! Aleksandr, labdien! Aleksandrs, sveiki! Slavenību taksis! Čau! Mēs filmējam TV šovu. Ir okay? Okay. Braucam, braucam. I'm from Estonia. I don't speak Right. You speak English as well? Russian. Russian? Tere. Čau! Nolemjam mūsu pirmo pasažieru Aleksandru vienkārši nogādāt galamērķī. Viņš izrādās ir saistīts ar futbola aprindām, bet nav pamanījies iemācīties ne igauņu, ne angļu valodu. Visi, Aleksandr, davai удачи! Очень спасибо. Давай, пока. Spokojnī noči. Nē. Šķiramies kā draugi un dodamies tālāk. Tagad tā. Paņem rekordu. Nopelnīja 4,70. Slavenību taksi ir izsaukusi kāda dāma vārdā Brigita. Sveiki! Brigita! Sveiki, Brigita! Čau! Sveicināti, Brigita!
Labdien! Slavenība taksis Nārs Brikmans. Čau! Labdien! Čau. Protams, es vienkārši paņēmu tas, kas jau vislāts. Piespēcies Brikmans. Brigita! Kā dzīve, kā dzīve? Fantastiski. Kur te mēs varam pa labi braukt. Okay. Ārprāt, ir droši, šis ir droši. Šis ir drošs, tas ir drošs. Ir tiesības. Kāds žanrs, zina. Tev ir kaut kāds stāsts no dzīves par taksometristu kaut kādu? Nu, tāda stāsta ar katru nedēļu, tāpēc, kad tie taksometrs mums Latvijā ir tādi trakie. Pagājušajā nedēļā, piemēram, mēs ar Raimondu Cēlumu un Jānu Lūsēnu braucām uz koncertu. Un mēs iekāpjam taksī, un taksists sāk ar mums jautri runāt, bet viņš ir no Ukrainas. Viņš piedāvā kaut kādas končas. Mēs sēdējam priekšā, jo, nu, zin kā, mums... Kas tās ir par končas? Tad Raimonds saka, nē, tu neņem končas. Un es kā, nu, es jau nerunāju ne krieviski, ne ukrainiski, ja? Es tur tā sēžu un smaidu. Nē. Jā. Nē. Tik, cik var pateikt. Jā, viņš bija ļoti draudzīgs. Viņš kaut ko tur arī dziedāja. Jā. Sarunas gaitā noskaidrojam, ka Brigita ir operadziedātāja, un mēs viņu vedam šobrīd uz vecgada šovu ierakstu Zaķu salā. Tad tembrs mainītos pie GeForce. Tu esi soprāns? Jā, soprāns. Skaisti. Jā. Kas tu esi? Soprāns? Nē, opera dziedot. Es nezinu. Jā, es esmu tenors. Gan izvēl kontratenors, ne? Es tik augstāk. Es tik augstāk, kā nevienu. Nu, ja iesadīt balsu varētu viņš augstāk. Kādreiz es varēju augstāk. Viņš aizgājis ir uz baritonu man, jā. Tev BTA plāksters. Jā, dīst plāksters. Mēs jau ņēmu pēdējo reizi, kad man bija ceļojums. Ko tu atzvēji? Bija kaut kādu mēnesi apakaļ, es braucu uz Gruzijas, paņēmu BTA. Viņi mums nodrošina drošības. Drošības braukšana, drošība tev. Ja nu gadījumā GeForce ietekmē tavu balsi, tad viņi tev palīdzēs. Jā. Paldies. Man tāds sajūta, ka tev ir necīm. Tāds iedājusies riktīgi. Tad man ir šitais te, tad es runāju šādi. Tad esmu operadziedātāja. Jā, esmu operadziedātājs veikļā. Lelvīte mazā, ak tu mana čini bamba. Viņš ierādīja jo repertuāru no kabarē. Jā, no jaunā repertuāra, jā. Kas tev būs tēls tur? Es būšu Žaks Šārms, tas pats, kas pagājušajā gadā. Šārms. Žaks Šārms. Jā. Jā, tur Iebraucam vispār. Jā, es piebraukšu, jā. Mēs operas dziedātāju pievedam. Brigita, paldies tev par braucienu. Čau, paldies tev par piedalīšanos. Lai super, lai veiksmīgi iedziedāt. Paldies. Es ceru, ka Aivis man attaisīs durvis. Aivi, lūdzu, attais durvis. Attais Brigitai durvis. Jo, es nezinu. Nē, attais durvis. Sorry. End trip. Confirm price. Haralds. Laižam tālāk. Haralds. Tas ir Haralds. Nezinu. Izstāsts pēc hokejista. Vai būs hokejs? Haralds ir. Nice. Lūdzu, nāciet. Tur aizmanē ir vieta tieši. Haralds. Sveiks, Haralds. Čau, Raudis. Slavenība taksī. Čau. Haralds izrādās arī ir ar pieredzi TV projektos. Mēģināsim no viņa uzzināt, kas tie ir par šoviem vai seriāliem, kuros viņš filmējas. Man pasauc, man piedāvāja. Bet pazies, tev pat sauc. Nu ideāli. Mūs nekur nesauc. Nu, uz par aci dabūt, nē. Pirms kādiem 4 gadiem mēs no viena tusiņa izsaucām taksi uzbraukt uz citu tusiņu. No Agenskalnas Čekavu, jā. Labs. Mēs 3 sēdējām aizmugurē, visi diezgan tādā foršā stāvoklī. Jā. Un viens mēs šaubs pa visu taksi izpūtu. Viņš pievēma taksi. Viņš sēdēja pa vidu? Kurš tā novēja visu? Pagad labi, kas notika tālāk? Viņš mūs atved, tas taksis tās pagriežās. Viņš dzirdēja, bet viņš brauc pa šosei, viņš nevar, viņam vajadzēja koncentrēties. Viņš tā patās, kad atved mūs, viņš tāds
Es domāju, gan. Man šoms tāds viņam iedeva 50 eiro, un tad viņš laikam arī ar to samierinājās. Tev ir kaut kāds stāsts, kur tu esi kādam izpalīdzējis, vai tev kāds ir izpalīdzējis? Tev iedošu maz dāvaniņu. Piemēram, pat šodien, ejot pa Origo tunelis, iemet kapeiku muzikantam. Veci, tā ir izpalīdzēšana. Reik tev pētējā plāksteri. Paldies. Es jāakceptēju kaut ko. Akcept. Ir nākamais? Jā. Tāpēc mēs taisīsim to līdz galam. Nē, mēs kā pārā. Mācies ārā! Paldies tev, ritīgi forši. Arī paldies jums par šo pašu pieredzi. Jā, paldies tev. Paldies tev. Čau. Tā, tu tālāk tiksi, Jā, jā? es tālāk tikšu. Paldies tev, čau. Haralds ir nogādāts veiksmīgi galā. Un jau nākamais izsaukums. Roberts Rinalds. Roberts Rinalds. 10 eiro izklausās pēc baigā ieberdzienu. Bet taksis par saka, eiro 70 izklausās pēc baigā ieberdzienu. Ieberdzienu mums ir pretēji, būtu eiro 70, tas būtu rītīgi labi. Kur tu saki? Čau, Robert, es saku čau, Rinaldu. Jā. Čau, Rinaldu. Čau. Launīgi, taksis. Es tā arī saprotu. Labi, es sapratties, ka tas draudzenei. Sēderiņš. Mammai? Mammai taču. Mammai draudzenei. Mēs taisīsim Mammai droši vēl. vēlāk. Pazīst viņu? Jaungada taksometrs. Es biju policists abās daļās. Bet tur ir interesants stāsts. Starp citu, man nebija jābūt policistam tajā filmā. Andrim Freidenfeldam vajadzēja būt policistam. Andris saslima vienu dienu pirms filmēšanās, bet ritīgi nolikās, ka viņš nevar filmēties. Un Mārtiņsons zvanīja, ko darīt. Un zvanīja man, un es visu tekstu mācījos dienu pirms filmēšanas tikai. Vienu dienu iepriekš saņēmu scenāriju, pilnīgi jaunu scenāriju saņēmu par pilnīgi citu tēmu. Kopā ar Nauri sarunās nonākam dažādos virzienos. Arī par mīlestību. Tev ir jau otrā pusīte, vai tev nav? Nosacīti. Sākās. Tas viss ir procesā. Jopcikiņā. Tas ir procesā. Paiet, tas maisiņš ir tai otrai pusīcei nosacītajai, ja? Parād, kas tas ir? Vannas bumbas. Tas ir tas, ko tu velc, ja? Vai es neesmu bijuši kopā vannā vēl? Tāda epizode vēl tikai priekšā. Vecīt, mēs esam prologā kaut kādā vārdā. Kā tu iztēlojies to būšanu vannā ar viņu? Ar bumbām? Tā ir privāta informācija. Ļoti pareizi, ka mūs tā ļoti skaisti atšuja. Visiem viss nav jāzina. Ja es tev izlaižu? Nu labi. Šitien? Klausies visu, Robert. Lai tev viss forši? Priekā. Paldies. Labi. Tā, telefons šosēt, šito mēs braucam, jā? Visu zini? Jā. Tā, nu laižam tālāk. Izlaidām maivi. Pēc, tu mēģinās tikt savaldzināt, ja, to otro pusi. Savu iekšējo otru pusi savaldzināt. Vai lai viss teiks, esam divi. Ai, kā te avārija. Tu te ir bijis labs stūķis pirms tam. Es tev šitie ir izlaidīšu. Principā ir ok, šitien jau arī. Super. Eju, čau, Robert, paldies tev. Lai tev super diena, neaizmirst maisiņu dāvanu. Ir prikals, pat šī. Jā, es lasu, Tas ir jautrākais takšu laiks, kas vispār ir bijis. Jā, super, ideāli, prieks, ka tā. Labi. Davai. Čau, tā. Veiksmi pirkumos un mīlestībā ar jauno žubīti. Kam viņš veda sagatavotās vannas bumbas? Nauris dodas tālāk pilsētas ielās. Mon! La-la-la-la-la-lum, la-la-la-la-la-lum, come on! Tā svilpodams Nauris pacietīgi pa mikrorajonu labirintiem ir nokļuvis līdz nākamajam klientam. Tā, Zaiga. Cerams, Zaiga atcerēsies šo braucienu kopā ar Nauri vēl ilgi. Kolosāls atmiņas. Sveiki, Zaiga. Jā? Sveicāt, šis ir Celebrity Club. Tas Nauris. Jā. Sveiki. Čau. Čau. Nu tā, kur laižam? Laižam uz centru. Tā, Zaiga. Ideāli. Nu, tur, principā, tā cena ir tik laba, tāpēc, ka viņš jūs apstiprināt, ka jūs filmēs. Jums tikai jāpiesprādē savā. Nu, brauc, draudzīm, brauc uz priekšu. Man likās, ka aizmugurē nevajag. Vajag, visur vajag. Beidz, tas bīstam jāsprādzējās arī visur. Visur ir jāsprādzējās. Mēs pat, kad ar privāto, man patīk gulēt mašīnā, es vispār izlaižos un man ir telefāritīgi. Bet, tā mums notiekās, jā. Zaiga, kā tev iet šodien, labi? Forši, jā, es braukšu tagad pie meitenēm uz darbu satikties. Balīte?
Nē, es esmu dekrētā ar meitiņu, es gribu apsiet. Atbrauc ar sīko. Es tā, es tur gribu vienu atslēgties, ka varu vīram tā kā atstāt, tad es labāk. Ļoti labi. Vīrs palaid, ja? Jā. Ir vaļuks, ir vaļuks. Es tev iedošu mazu dāvaniņu, tādu, pilnīgi mazu tādu simbolisku no BTA, bet tev jāizstāsts man stāsts par to, kā tu esi kādam palīdzējis, vai arī kā tev kāds ir palīdzējis pēdējā laikā, vai arī kāds stāsts, ko tu atceries. Labi, es dodu vienu tavam vīram plāksteri, jo viņš tev palaid uz plato vakaru ar dāmām iebalēt. Tas viens vīram būs BTA. Mazā plāksteris no BTA. Bet man vajadzētu tavu stāstu. Šito tā grūtāk īstenībā, jo man tagad ir tā mazā meitiņa, un ir tā, ka visi man tikai ar viņu palīdz, kaut kur man palīdz, un man sanāk mazāk. Jā, un kā tev palīdz? Pieskatīt, tur palaist uz manikīru, vēl padzīvoties ar viņu, vienkārši aiziet kaut kur kafiju padzert, lai es varu aiziet. Un tad man citiem sanāk mazāk palīdziet, jo visi man palīdz. Bet tas jau forši, ka tev palīdz. Ļoti labi, kur tev palīdz. Divi aiziet. Bet tātad es pelnījusi karmiski, ka tev palīdz. Visu laiku. Tagad ir tā, ka... Kā sauc vīru, meitiņu? Vīru sauc Raivis. Sveiciens Raivim. Un meitiņa ir Enija. Enija, čau cirsteņi! Enija kā no Litīga līdumnieka. Mēs iedvesmojāmies no tā latviešu seriāla. Mums bija 2 varianti, vai nu Letīcija vai Enija, un tad mēs domājam pēc matu krāsas. Un kāda ir matu krāsa? Ja tumša matu, ja būs Enija un ja gaišta Letīcija. Kad jūs malači? Tumšiem uzreiz visi eņukas skaidrs. Mēs tā kā bišķīt gājām arī cauri kalendāram, kaut ko tur atrakstījām, kaut kāds vārdus, bet tā, skatījāmies arī, lai nav dzimšanas diena viņai vasarā, lai tā vārdu diena ir citā mēnesī, lai nav tur blakām, vai visi svētki. Jā, ka visi ir tur patās blakus, jā. Tā nav pārāk. Jā, bet tad jau es bišķīt sačakarējuši to pasākumu, jo tā jābūt reāla slavenība un parastajiem mirstīgajiem. Nē, tur jau tā ideja ir, kad es braucu un es tevi vedu, tā jau arī tas domāts, viss ir pareizi. Nē, tu neko nešķir, nē. Aivis Ceriņš, tā Lela Dreimana tagad... Nē, viņi stūrēja, Lela Dreimana stūrēja. Mēs uz maiņām stūrējam, jā. Tas celebrity, kā viņš pēkšņi parādās kaut kādos brīžos. Tad jauns tās jūtas, tu nebija tā? Nē, es braucu kopš šitā ir šeit. Te diezgan pārtaisīts. Te ir baigi skaisti, vai ne? Jā. Šī vieta izstāsta pēc kādas Berlīnes, beidzot. Vīnes centrālās stacijas, nevis tā kā kādreiz bija. Ne? Es tikai ceru, ka vēl patīrīsies tas rajons un būs vēl foršāk būs kaut kā. Tavs novēlējums visai latviešu tautai decembrī kāds būtu? Pirms jaunā gada. Jaunajam gadam var novēlējumu vai jau dot? Nē, galvenais novēlējums un galvenā vērtība, manuprāt, ir veselība. Tāpēc es iesaku vairāk iet svaigā gaisā un darīt vispār dzīvē to, kas tev patīk, lai tu jūties mentāli labi. Un tad arī, man liekas, tā slimošana arī ir mazāk. Jā. Un tad vispārējais vienkārši liekas foršāks, labāks, vieglāk izdarāms, vairāk gribas darīt un viss sanāk. Jādara tas, ko mīli, vai ne? Jā. Jāmēģina vismaz darīt. Jā, ja ir iespēja tāda, jā. Būt saskaņā ar sevi, klausīties sevi un, jā. Tu to arī esi ritīgi par to mentālo veselību, vai ne? Noteikti, jā, jo tā gan fizikā, gan mentālā tur tā kā iet roku rokā. Tā ir. Tā, Zaiga, liels tev paldies, ka piekriti šim braucienam. Nē, super. Tāds akšens, vienkārši crazy, ritīgi labi. Super. Man tādas lietas vairāk nekad nepatīk. Tas kāpēc? Nē, vai nekāpēc? Zaiga, čau, paldies, jau super vakars. Sveiciens vīram, meitiņai, veselību, izturību, mīlestību, lai tev viss izdodās, viss, kas plānots. Paldies tev, čau. Čau! Čau, jā, šis ir celebrity kāb. Čau, man tā nāžas. Silvija. Čau, Silvija. Tu esi kādam kaut ko palīdzējis tagad nesen izdarīt, vai arī tev kāds palīdzējis kaut ko izdarīt? Jā. Izstāst. Stāst. Es esmu noslēpumaina. Tas noslēpumaina? Beidz, šis nav tas brīdis. Šis paliek gandrīz tikai starp mums diviem un vēl televīzijas skatītājiem. Nē, tikai, jā. Jā. Ļoti labi. Šādi var izspiest noslēpumus un pēc tam pateikt, lai es jūs filmēju. Labi, tev iedošu tā vēdos no BTA plāksterus. Visticamāk, tu esi palīdzējis kādam. Plāksterus? Jā. Es strādāju medicīnā kā reiz. Tu strādā medicīnā? Jā. Kas tu esi? Ko tu dari medicīnā? Es strādāju laboratorijā. Tu pēti asinis? Es nepētu, es pieņemu pacientu analīzes. Jā? Jā.
Šis man Pārbaudīt. darbā. Šis tie plāksteri? Jā. Tā, mēs esam laikam klāt, ja? Es varu šeit jūs izlaist? Jā, paldies. Nu, ideāli. Nu, čau, lai suprīgs vakars. Jums arī. Lai izdodās. Galvenais ielikt 5 zvaigznītes, un vienmēr... Es jums ielieku 5 zvaigznes uzliku. Jā, ir 5 zvaigznes. Labi, jā. Tā. Man paķer šodien. Nauris tikmēr dodas tālāk, jo ir nākamais izsaukums Slavenību taksī. Sveiki! Tā, jūs esat... Liljāna. Liljāna! Apsveic, ja iesāc gaismas apkārt. Šausmas sākam. Kas šis pasaules? Šis ir celebrity cabs. Kas tas ir? Čau, man sauc Ārs Brigmans, un es tev šodien aizdīšu, kur tev jāizved. Ko? Jā! Tu pasūti to taksu, tur ir rakstīts, ka tu piekrīt, ka tu... To es neredzēju. Jā, zini, kā neviens neredz. Uz ko tu esi pārakstījies? Taksies izsauca pēc garas darba dienas. Tas, jā. Vēl aizmugurējā kamera izslēdzās tagad. Viss izlādē. Nē, bet rekur priekšējā vēl filmē. Un šeit arī vēl. Ak, Dievs. Domāju, ko veicās man? Divas vēl filmē. Drīz būs jaunākais. Nu, tāds Ziemassvētku laiks, decembris. Tu kaut kāds novēlējums visām savām draudzenēm. Manām draudzenēm? Jā. Es viņām novēlu, lai viņiem viss izdodas, jo viņas tagad, mēs kopā esam 4, un 2 no viņām tuliņ plāno pārvākties, braukt prom no Latvijas. Viņas varbūt nedaudz baidās. Es viņām novēlu, lai viņas nebaidās. Un draudzene, kas man šeit paliek Latvijā, viņai visvairāk es novēlu veselību, jo viņai tagad viņa iet cauri grūtam posmam. Un veselību un izturību, un lai viņa to pārvar. Jo, kā es viņai saku, kad tas ir viņas pārbaudījums, un viņa ir stiprāka par to. Tieši tā, kā sauc draudzeni, teiksi? Kristiāna. Kristiāna, šis bija tev. Cīnies līdz galam. Šis ir bijis varants piedzīvojums gan Naurim, gan satiktajiem ceļabiedriem. Piekritīsiet, ka šādas nejaušas satikšanās ir tas, kas piešķir mums dzirksti ikdienas rutīnai. Naurim taksista darbs padevās no rokas, un par to ir liels prieks. Jau nākamajā Slavenību takses epizodē būs aktieris Andris Daugaviņš. Uz tikšanos, draugi!